sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Atslēga uz Dieva apsolījumiem. Šodienas rakstu vieta. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties uz zaļainām ganībām. Viņš mani vada pie palēna ūdens. Mans kausts plūst pāri malām. 23. psalms, 1., 2. un 5. pants. Kinga Džeimsa versijas tulkojums. Šodienas pārdomas. Kad Dievs veidoja tavas dzīves plānu, Viņš tajā ielika ne tikai izdzīvošanas un iztiks minimumu, bet paredzēja visu, kas tev būs nepieciešams, lai tev netrūktu nenieka. Tātad tu vari pateikties Dievam, ka tavas vajadzības tiks nodrošinātas. Un lūdzu nesamierinies ar ticību tikai minimumam. Dievs vienmēr ir gatavs tev dot vairāk kā pietiekami. Tāda ir viņa daba. Viņš grib, lai tavs kauss plūst pāri malām, un tu esi par svētību citiem. Taču apzinies, ka atslēga uz 23. psalma svētībām ir izteikta vārdos: tas kungs ir mans gans. Tas nozīmē, ka tikai tad, kad Dievs ir tavs patiesais un vienīgais kungs un gans, tu vari attiecināt un sagaidīt savā dzīvē Dieva dāsnos apsolījumus. Šodienas lūgšana. Debesu Tēvs, es atzīstu Tevi par savu kungu un ganu. Paldies par Tavu labvēlību un žēlastību manā dzīvē. Vedi mani jaunā tuvības līmenī ar Tevi, lai varu sakļauties ar Tavu ideālo plānu manai dzīvei. Jēzus vārdā. Āmen.